kursos es esmu stāstījis, ja tie, kas tur nāk nodarboties tur ar savas apziņas līmeņa identificēšanām un tādām lietām, ja. Es vienmēr iesaku sevi labāk novērtēt zemāk nekā augstāk no sākuma. Ja? Tātad es tas, ko tagad šodien popularizē, visiem saka, jūs visi tur esat cilvēki, jums visiem ir baigās tiesības, jūs neizmantojat savas tiesības. Nu, nav tev tiesības ir tikai tad, kad tev parādas atbildība, spēja atbildēt par kaut ko. Šodien cilvēkiem atbildības spēja ir, praktiski nekāda, par visu atbild valsts sistēmas saucamās, ja, un vispārējais. Kāpēc ir slikti apzināties sevi augstāk nekā tu esi patiesībā? Ja, tāpēc, ka tad tu dzīvo ilūzijās un tu izpildīsi ļoti daudz kļūdas, jo reāla rīcība, kas būs adekvāta un rezultāts nesoša, izriet tikai tad, kad cilvēks ir apzinājies savu statusu. Kamēr viņš savu statusu nav apzinājies, viņa rīcība vienmēr būs kļūdaina. Viņš novedīs sevi strupceļā un viņš izdarīs vairāk sūdz nekā tad, ja viņš būtu vispār nebūtu tur sprēgājis, ja, par to, ka viņš ir cilvēks un tā tālāk. Un to mēs arī redzam, tas tieši šobrīd arī notiek. Visiem šitiem te gudrajiem censoņiem, kas stāsta, ka viņi ir cilvēki, lai gan patiesībā viņiem līdz cilvēkam, kā nezinu, līdz Indijai, no Rīgas. Tā kā tā, viņi tikai grib to statusu sev piedēvēt. Ja? Tas ir tā kā tāds ģenerāls, ja? Nevis ģenerāls, bet leitinants, kurš uzvilca ģenerāļu formu. Tagad, es uz ģenerāls, skaties, man ir forma mugurā. Tad, kad notiek kaut kāda tur lieta, par ko ir jāatbild, viņš nav spējīgs atbildēt par to. Jā, vārdos viņš var pasprāgāt, bet reāli pa dzīvi viņam nav to kvalitāšu, lai viņš atbilstu tam statusam, par ko viņš runā. Un līdz ar to viņa rīcība, izejot no viņa īstā statusa un sakot, ka viņš ir cilvēka statusu sasniedzis, ja, savā dzīvē, viņa rīcība būs pilnīgi pretēji. Tātad situācijā, kur tev varbūt ir jāmāk gudri parunāt ar to pašu ierēdni, ja, viņš izdarīs kaut kādus tur uzbraucienus un tur sāks sprēgāt vai vēl kaut ko aizrādīt un tādā garā un uz emocijām izkāps ārā.